Labdien, mani sauc Pāvels, un šajā būtelē video apskatā es jums pastāstīšu par Asus Nexus 7. Planšetdatoru, kas izceļās gan ar patīkamu cenu, gan ar visai iespaidīgiem tehniskajiem parametriem. Asus Nexus 7 ir apgādāts ar Tegra 3 4-kodola procesoru, 1 GB RAM, 7 colu ekrānu, kuram ir 1280 x 800 punktu izšķirtspēja, kas šādu izmēru ekrāniem ir ļoti labs rādītājs. Tam ir NFC un GPS tehnoloģija atbalsts, svars pavisam mazs 340 grami. Tam ir ļoti patīkama cena, aptuveni 160 lati. Un, kas ir svarīgākā daļa katrai Nexus ierīcei, tas ir apgādāts ar tīru Android operētāju sistēmu, kurā nav veikts nekādas ierīces ražotāja modifikācijas, pievienot papildus komponenti vai, kas ir nepatīkamāk, kādi komponenti aizvākti. Runājot par pašu planšetdatoru iepakojumu, varbūt esat to manījuši arī citos apskatos, bet tas ir ļoti grūti noņemams un vēl grūtāk dabūnams atpakaļ. Tieši tāpēc es nerādīšu visu izpakošanas procesu. Tas video apskatu garumu paildzinātu par apmēram 15 minūtēm. Iepakojumā atrodas pats planšetdators un neliela kārbiņa, kurā noslēpts planšetdatoru lādētājs, datu kabelis, kas kalpo arī kā uzlādes kabelis, un īsa lietošanas pamācība, kura, starp citu, ir latviešu valodā. Asus Nexus 7 vizuāli ir tiešām ļoti garlaicīgi paskatu planšetdators. Priekšā redzam tikai vienu daļu, tā ir kameras acis. Aizmugurējā daļa klāta ar skārienu un visai patīkamu, nedaudz gumijotu un porājumu materiālu. Apakšējā daļā redzam skairunis, izcelts Nexus logo. Vienīgās pieslēgvietas ir planšetdatora apakšā. Kabeļa un lādētāja pieslēgvieta un austiņu un mikrofonu pieslēgvieta. Tikai divi slēdži, divdaļīgais skaļuma regulators un ieslēgšanas ekrāna bloķēšanas poga. Kā visas Nexus ierīces, Asus Nexus 7 ir apgādāts ar tīru Android operētāju sistēmu. Tas nozīmē, nekādas modifikācijas nav pārdzīvojis arī launchers un galvenā lietotāja saskarsme. Tā ir tieši tāda, kā izveidot oriģinālu Android ierīcēm, un pēc pavisam nesen iznākušo Android 4.1.2 atjauninājumu tā spēja pārslēgties arī uz horizontālo skatu. Kā jau sagaidāms no šādas konfigurācijas planšetdatoru, tas darbojas visai ātri. Mazs un patīkams sīkums, līdz ar jaunāko programmatūras jauninājumu, tam ir iekļauta latviešu valodas ievada, bez papildus aplikācijām no Google Play veikala. Protams, ir atrodams aplikācijas, kas darbojas krietni ērtāk, taču ir patīkami zināt, ka Google ir parūpējušies par kādu gatavu standartu variantu. Diemžēl šie planšetdatoru gadījumā Google nav parūpējušies par kameras aplikāciju. To var skaidrot ar to, ka planšetdatoram nav aizmugurējās kameras. Tomēr, ja vēlēsies uzņemt attēlus, Google Play veiklā atrodams visai plašs klāsts ar dažādām kameras aplikācijām, kuras ļaus paveikt arī to. Par to, ka šis planšetdators nav pārkrauts ar dažādām ražotāju pievienotām programmām, var pārliecināties gluži vienkārši, apskatoties tajā uzstādīto programmu sarakstu. Starp citu, mums ir pievienota ļoti ērta programma noņemšanas iespēja. Ja saproti, ka tu sarakstā redzi aplikāciju, ko jau ļoti sen neesi izmantojis, pieskaries tai, pietur un uzmet to uz komandas atinstalēt. Dažas sekundes, un lai kā programma ir prom. Kā nedaudz izklaidējošs, bet ne obligāti noderīgs sīkums, vērtējam balss meklēšana. Weather. It's 10 degrees and cloudy in Riga. Ņemot vērā šī planšetdatora tehniskos parametrus un tā patiesi lielisko cenu, aptuveni 160 lati, ir grūti pateikt kādu iemeslu, kāpēc izvēlēties kādu citu modeli. Šis iemesls varētu būt 3G trūkums, kas padara šo planšetdatoru vairāk piemērot izklaidei, nevis darbam, ja tas ir paredzēts kā darba rīks atrodoties ceļā.